Ir beigušās sacensības te Kanādā 7. posms un varbūt ļoti, es varētu teikt, slikts sākums un diezgan labas beigas. Trasa bija ļoti interesanta, konfigurācija ļoti laba, bet dažās vietās viņa bija uzbērta pa nakti pirms sacensībām, nenormāli mīksta un ar ļoti lielām bedrēm, kur visi sita mašīnas, amortizatorus un visu piekari nāca uz deguna lejā, tā kā varbūt drusku neprofesionāla, bet Amerikas stilā un visiem vienāda. 4 pārsistas riepas 4 braucienos, 2 braucienos 2 un tad vienā braucienā 2 ar reizi. Pirmajā braucienā pārsista viena riepa, pirmoreiz dzīvē braucu ar pārsistu riepu un tik lielā ātrumā un nesanāca man tas ļoti labi, bet otra riepa pārsista otrā braucienā tiešām neveiksmīgi, bet labākais ir tas, kad jauna pieredze un ar mīkstu riepu jau brauc stipri ātrāk nekā pirmajā reizē, drošāk un pats jutos labāk. Tā kā 3. brauciens aizvadīts ļoti labi un 4. absolūti. 4. braucienā veselas 2 mīkstas riepas. Viena riepa piezemējoties no tramplīna, otra riepa vienkārši pārdurta, tā kā varētu teikt, ka sākums bija neveiksmīgs. Un, jā, pusfinālā starts no pēdējās rindas salūza komandas biedram 3. Jonijam Vīmanam automašīnu un man bija tā iespēja būt pusfinālā, tā kā jā, īstenībā devās labs starts pusfinālā un finišēja 3. Kaut gan bija arī nelielas problēmas ar automašīnu, bet un tad atlika fināls, kur finišēja 4. Kopumā varētu teikt, ka esmu apmierināts ar sacensībām, bet droši vien 4. vieta nav tā, kuru es gribu un kura būtu ļoti labi priekš manis. Jā, varbūt tā ir 4. vieta, bet punkti kopvērtējumā, arī punkti pēc 4 braucieniem pēc pusfināla. Punkti kopvērtējumā nav tie labākie un šobrīd esam 22 punktus aiz Solberga. Jā, visu cieņu Pēteram Solbergam, tiešām neķerams varētu teikt, ka viņš brauc citā līgā. Ja visi pārējie spēlē hokeju KHL, tad viņš ir vienīgais, kas ir NHL spēlētājs. Tā kā, bet nav tā, ka ar viņu nevar cīnīties. Ir mums mērķis, uz ko tiekties un attīstīties. Paldies visiem skatītājiem, kas sekoja līdzi un tiekamies Francijā nākamajā posmā. 5 posmi kopā vēl ir atlikuši. Centīsimies darīt visu to labāko un, kā jau mēs zinām, tad mērķis ir top 12 un mācīties pēc iespējas vairāk, ko mēs arī pagaidām daram.